Mēs uzreiz ķeramies pie paneļa diskusijas. Un paneļa diskusijā mēs runāsim par to, kā panākt efektivitāti darba aizsardzībā, par darba aizsardzības kultūru uzņēmumā, ko Dats jau ieskicēja. Tad kā sasniegt labāku rezultātu darba aizsardzībā, runājot par produktivitāti, kā digitalizācija ietekmē darba aizsardzību un darba aizsardzības speciālistu ikdienu, robotizācijas miedarbība ar darba aizsardzību un darba aizsardzības nākotne, jaunie izaicinājumi. Un es aicināšu te uz skatuvi lūdzu diskusijas dalībniekus ieņemt vienu pēc otra vietas. Kaut kā tā drīzāk, ja? Jā. Edīte Kalniņa, valsts nekustamie īpašumi, personāla daļas vadītājam. Mireja Rifa Fabregat, Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības asociācijas prezidente. Linda Matisāne, Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālā kontaktpunkta vadītāja. Vienmēr tas kontaktpunkts ir sarežģīts vārds. Lilija Breiva, Aeronis, kvalitātes un vidas un darba aizsardzības vadītāja. Un Linda Šedlere, Švenk Latvijā, cilvēku kapitāla un administrācijas direktora, valdes locekle. Tātad Edīte, kur mūsu Edīte ir? Edīte? Jā, Edīte. Mireja, labi. Linda, labi. Lilija, super, viss pēc kārtas. Linda, lieliski. Runājot par diskusiju. Diskusijā ļoti svarīgs moments ir, ja pēkšņi jūs dzirdat kaut ko diskusijas laikā, kur jūs gribat piedalīties, noteikti paceliet roku vai kāds specifiska nianse, vai jūs gribat saprast, vai es pareizi sapratu. Droši, rokas gaisā, piedalāmies sarunā. Runājot par to, ko mēs šodien šeit darīsim. Pirmkārt, pavisam īsi varbūt no tā, ko jūs esat dzirdējuši uz šīs skatuves līdz šim. Kas ir tās galvenās lietas, varbūt jūsu galvenie secinājumi vai galvenā atziņa, ko jūs līdz šim esat dzirdējuši, lai mēs apmēram saprotam, kur jūs stāvat savā iestādē, savā jomā, savā nozarē. Un nākamais, jā, mēs runāsim par to, kā panākt efektivitāti darba aizsardzībā, jo mēs dzirdējām bieži vien, viss ir izdarīts, viss instrukcijas sarakstītas, viss ir aprēķināts, visi auditi veikti. Vienīgi maz nians, ka cilvēki neievieš to savā darbā, ikdienā. Vai viņiem tas neliekas gana svarīgi, vai viņi paši sev neliekas gana svarīgi, kā mēs dzirdējām arī viena no problēmām. Kas ir tas, kā jūs to redzat? Runājot par efektivitāti darba aizsardzībā un sasaistot ar iepriekš dzirdēto. Varbūt pēc kārtas Edīte. Pirms mēs kāpām uz Pirms mēs kāpām uz šīs skatuves, mēs tieši runājām par to, ka mēs esam paneļa diskusijā visas runātājas sievietes, kas saistīts ar darba aizsardzību, un arī pirms mums runāja kolēģe no Circle K, un mums tas likās tā kā indikators signāls, ka iespējams tas ir saistīts arī ar kaut kādām izmaiņām darba aizsardzības un drošības jomā, ka mēs virzamies no tādas ļoti tehniskas ar ierīcēm saistītas funkcijas, vairāk uz funkciju, kas domā par darbinieku labbūtību un sajūtām uzņēmumā. Un to arī iepriekšējā runātāja demonstrēja ar tām programmām. Ja mēs paskatāmies tās programmas, ko, piemēram, arī tāds starptautisks uzņēmums īsteno, tās lielākoties ir saistītas ar darbinieku labbūtību. Vecāko tā doma tāda, jūs jau varat ieviest cik vien tehnoloģijas gribat, ja darbinieks jūtas draņķīgi vai nav izgulējies, ir nelaimīgs vai stresā, tur nekas nelīdzēs. Mireja? Okay. The question was about the effectiveness. What was the main point you've been listening here today and hearing? What would be most crucial point for the effectiveness of the safety at work? Okay. Depends of how is the measure of the OSH prevention culture inside the company, of course. If we really want to incorporate from the base of the company, the prevention culture, if we want to improve our effectiveness, first we have to improve our role as OSH professionals. We cannot talk technical. I cannot talk to my employees about well-being if I don't know what means well-being. I cannot talk to my employees about what means digital disconnection if I am doing and I have 24 hours my mobile phone on. So first we have to be learned.
we have to be trained, and after we come. And then the second point is that why we want to be more effectiveness the OSH inside our company. We have to be able to explain why we want that. Because if we only say that because we want to prevent accidents, this is not prevention culture. Why not? Because what we really want is that engagement and commitment to do a good work. And to do a good work and to work in a company means more than prevent accidents. It feels that you are part of something. It feels that your work has a sense inside your company. So are you saying that the first feeling employee should have that he is also the stakeholder, not just an employee? So then the attitude changes. Yeah, I mean, what I'm feeling is even my work in a company is only to press a button. That should be the most boring thing I have ever seen in my life. I have to be able to explain the effectiveness of this role. If you don't press the button, the line is not working. So you are important for the line. You are important. So we have to explain that. And this is the base of the prevention culture of any company. Thank you. Linda? Man liekas, jāsaka, ka man šodien bija tāda sajūta, ka man puse no profesionālās dzīves tā, aiziet garām, jo ar domu, cik daudz mēs kopā visi tomēr esam izdarījuši. Un kurā brīdī tas tāda sajūta man parādījās, man bija tad, kad stāstīju par to par instruktāžu, ka instrukcijas vajag video formātā. Un es atceros, manuprāt, tā bija mana pirmā vai otrā konference, Zelta ķiveres konference, ko es organizēju, kad tajā laikā uzņēmums Statoil darba aizsardzības vadītājs Viesturs Astičs atnāca uz konferenci ar izdrukātu darba aizsardzības mapi, pārmeta viņu tādā veidā pāri plecam un teica, tagad mēs visur taisam video, mēs katra degvielas uzpildes stācija filmē video un taisa instruktāžus. Mums ir bijušas arī pasākumi, kas, piemēram, Latvijas darba aizsardzības konferences, kas bija Latvijas prezidentūras laikā, kur bija sesija tam veltīta. Un arī daudzas tās lietas mums par digitalizāciju un daudzām citām lietām, ka man ir tā sajūta, ka mēs darām tik daudz, bet tai pašā laikā tie cilvēki, kā cieši nelaimes gadījumos, ka mēs neesam tikuši līdz tam atslēgai vai līdz tam dziļumam, kāpēc viņi cieši. Ja? Neesam atraduši to pareizo atbildi. Bet, ja tādām ļoti tādas vienkāršas praktiskas lietas ir, tad man, kā cilvēkam, kas pārsvarā dara administratīvu darbu, turklāt ļoti mīl strādāt no mājām, ir ļoti maz iespēja doties uz uzņēmumu un redzēt tādas praktiskas lietas, ko darīt. Un tad viena no lietām, ko es paņemu no konferencēm jaunumu, ir tā praktiskā lieta, un man ļoti patika Faraona prezentācijā, kur bija cilvēku pacēlājs ar tehniski drošu variantu, kā vienu no sienām nolaist lejā, lai cilvēkam strādājot paceltam 3 metru augstumā nav jākarās pāri, lai viņš aizsniegtu. Tas bija mani. Tas arī ir par efektivitāti, jo tu vari ātrāk un drošāk to darbu izdarīt. Faktiski par drošības dizainu, ja tā var teikt, kas cilvēkam ļauj strādāt drošāk, nevis spiež viņu kaut kā pielāgoties arī neērtai situācijai un neērtai ierīcei. Jā, vienmēr tas ir darba aizsardzības pamatprincips, tehnoloģiskie pasākumi iet pirms organizatoriskie pirms individuāliem aizsardzības līdzekļiem. Tas ir pamatprincips, pamati. Es kā nākamā jautājumu gribēšu nedaudz pieskarties darba produktivitātes un drošības produktivitātes korelācijai, bet paturpinot lūdzu par šo pašu jautājumu, Lilija, vai ir kas, ko tu īpaši ievēroji, runājot par darba drošības efektivitāti, un kas ir galvenais, kas būtu jāņem vērā no tavas pieredzes? Mēs visi šodien dzirdējam, ka katram uzņēmumam ir misija. Ir mērķis
zero niergadījumi. Visiem ir pielikti KPI, Dācis ļoti labi nodemonstrē, ka tas viss strādā. Bet, kad es strādāju ar savu komandu, es vienmēr viņiem jautāju, mums līdzīgi, mums arī ir misija, mums arī ir mērķis zero niermīsi un plus vēl samazināt gandrīz notikušu nelaimes gadījumu. Bet es vienmēr katru reizi beidzu mūsu iknedēļas sapulci ar jautājumiem, kādi šķērsli un roadbloki jums ir, kad darba aizsardzības speciālistam sasniegt šos mērķus. Un mums arī ir jāsaprot, kas mums traucē uzlabot vai sasniegt to zero gadījums uz laukā. Un tad, man liekas, tas palīdzēs arī atrisināt jautājumu, kāpēc cilvēki joprojām cieš, kāpēc joprojām mēs nevaram sasniegt to mērķi. Jā, un es domāju, mums visiem ir jāstrādā pie šīs lietas, ir jāsaprot tiešām, kas mums traucē, kas traucē tieši darba aizsardzības speciālistam, kas traucē darba aizsardzības nodaļai sasniegtu lietu, kāpēc darbinieki nesaprot. Mums vienmēr ir jājautā sev, kas mums traucē sasniegt to mērķi. Jā. Bet reizēm tas vienmēr būs cilvēciskais faktors. Reizēm tas būs vienmēr tā būs cilvēka daba, tas būs cilvēka raksturs, temperaments un tā tālāk. Vai mēs nenonākam pie jautājuma par atlases principiem un darba drošības speciālistu piedalīšanos darbinieku atlasē? Ziniet, mums bija viens niermīs, kārtotais niermīs uz lauka, mums bija izmeklēšana, mums bija secinājumi, un katru reizi pēc katra niermīsa mums šo informāciju ir jāprezentē klientam, ko mēs esam secinājuši un ko mēs ieviesīsim uz jūsu lauka, lai tā situācija neatkartotos. Un vienu reizi mēs pateicam atklāti human error. Pēc tam mūsu valdes loceklis, uzņēmuma īpašnieks teica, nav human error, aizmirst. Domā par to, kā šo lietu atrisināt. Ja mēs vienmēr teiksim, tas ir human errors, mēs tiešām nekad nesasniegsim to targetu mērķi zero niermīs un mazāk niermīs uz lauka. Tāpēc es sadzirdēju to domu no mūsu īpašnieka, un tagad priekš manis neeksistē human error. Jā. Tomēr tajā pakalpojuma dizainā kaut kas nebija kārtībā. Jā. Ja mēs pienāksim pie šī jautājuma tādā veidā, tad es domāju, mēs uzlabosim situāciju. Nu labi. Linda, tik daudz kas dzirdēts vai ir atlicis ko piebilst? Man vienmēr ir ko teikt. Bet es pievienojos tam, ko iepriekšēji runātāji minēja, un tas, ko mēs uzņēmumā esam secinājuši, kad mēs arī gadiem esam daudzas lietas īstenojuši. Mēs gadiem esam īstenojuši prakses, kurā mēs veidojam aktīvu dialogu ar darbiniekiem, lai veicinātu apusēju izpratni, kas ir drošs darbs un kā veicināt šo kultūru. Bet arī pie mums negadījumi turpina notikt. Mums ir bijuši garāki periodi bez negadījumiem, bet kaut kur fonā tas negadījums te velso pakausī. Jo ir skaidrs, ka bieži vien tā negadījuma neesamība ir īstenībā tāds veiksmes faktors. Un mēs esam nonākuši pie secinājuma, ka, lai mēs sasniegtu efektivizāciju un darba aizsardzību, tai līmenī, ko mēs gribētu redzēt uzņēmumā, kad katrs viens ir rūpēs par sevi un arī par citiem, aktīvi ir gatavs uzņemties atbildību par savas rīcības vai rīcības neesamības sekām, mums ir jāiet tālāk par darba vietu. Un ar šo es domāju, ka darbinieks var būt 100% drošs vai 100% efektīvs darbā tikai tad, ja viņš zina, kā šos principus piemērot arī savā sadzīvē. Un mēs kā uzņēmums rokam tagad citā vietā. Mēs rokam vietā, kas ir tava sadzīve, un mēģinam cilvēka paradumus mainīt sadzīviskā līmenī, lai viņš savu sadzīves domāšanu atnestu līdz darba vietai, nevis uzskatītu, ka drošība beidzas pie uzņēmuma vārtiem. Jā, mēs dzirdējām to pašu piemēru balinātāju. Ja tu mājās kaut kā par to neaizdomājies, tad arī darbā neaizdomājies. Bet vai jūsu auto joprojām braukā ar tiem, kā es braucu?
joprojām brauc un joprojām saņemam zvanus. Joprojām jūs saņemat zvanus? Jā. Un saņemam gan pozitīvus, gan negatīvus, un ticiet man, zvanīt ir jēga. Pirmā atruna, zvaniet tikai tad, kad jūs paši neesat pie stūres. Vienkārši ierakstiet savā tālrunī zvanīt Švenkam. Un tad droši vien balss atpazīs un savienos jūs, un jūs brīvroku sistēmā varēsiet piezvanīt un pasūdzēties. Bet tiešām, ja jūs zvanat, pēc iespējas vairāk faktu, kur notika, kas notika, un mēs to varam izmeklēt, jo gan kameras, gan sistēma ļauj tiešām izmeklēt, kas ir noticis. Kas ir jūsu galvenie secinājumi no šīs sistēmas? Pirmkārt, mums pat bija misija 0 apmācība mūsu apakšuzņēmēju šoferiem, kuri mums ir apmēram 250 gabalu, un pilnīgi visus mēs apmācījām veselas dienas garumā, ko mēs saprotam ar drošību darba vietā. Un viņi teica, jūs vispār apzināties, kāds mums ir stress dēļ tā numura? Jo es saku, pozitīvs vai negatīvs? Nē, abējādi. Kas ir pozitīvais? Nē, pozitīvi ir tā, ka mēs kopumā, mēs jau redzam, ka tie negadījumi ir mazāk. Tā kā mēs braucam lēnāk, uzmanīgāk, negadījumi ir mazāk, un vispār kopumā ir labi. Bet tas negatīvais, taču zvana taču visādi mēnesērdzīgie, un tā viņi visādas tur pekstiņus runā. Es saku, bet pozitīvā lieta atkal ir tā kamera, kur mēs savukārt izmeklējam, mēs tev vēl paslavējam, ka tu rīkojies tik atbildīgi, un atkal tā ir tā apvērcais pozitīvisms. Viņš saka, jā, mums vairāk vajadzētu tādus uzņēmumus, kas izdomā tā, kad varētu tiešām būt viens par otru atbildīgi un rīkoties pareizi. Un tiešām mums tas vidējais ātrums uz ceļiem no mūsu automašīnām ir krities par vidēji 15 km/h, un tas ir ļoti daudz. Un daudzi saka, ka, ja uz Liepājas ceļa ir rinda, tad viņi ir daļa Švenka mašīnas, jo viņi brauc neskapēc uz 80. Bet tad viņi piestāja maliņā un palaiž, vai ne? Nē, viņš drīkst braukt tikai uz 80. Kāpēc viņam stāties maliņā? Pēc noteikumiem, ja tu rada sastrēgumu? Protams. Viņi cenšas būt laipni un līdz ko var arī pietuvojas tuvāk malai, lai pārredzams, bet, diemžēl arī tie mūsu ceļi, nepriekš visiem ir Kas ir interesanti, ka esmu ievērojis pat uz tirzniecības pārstāvju mašīnām šādus uzrakstus. Šis ir aizgājis kā kultūra, un mums par to liels prieks. Vai ziņošanas kultūra kā tāda, jūsuprāt, uzlabo darba drošības efektivitāti? Arī iekšēji kolēģis, piemēram. Vai jums ir tāda pieredze, piemēram? Vai ir kādas tendences, ja mēs runājam par iestādēm un organizācijām un asociācijām? Okay. Vai kādam ir sava pieredze varbūt no zāles, kas var kaut ko pastāstīt par šo? Jā, jo joprojām tikko kādreiz mēs dzirdam, ka kāds kādam kaut ko ir pasūdzējies, uzreiz ir stukačs, ir joprojām tāda padomlaika domāšana, it kā mēs cīnītos pret neskādu okupācijas varu. Lai gan īstenībā stāsts ir par kārtību vai par drošību. Jā. Es teikšu tā, mūsu uzņēmumā tiešām ir ļoti aktīvas ziņošanas sistēmas pa visu perimetru. Gan par ētiku, gan par drošību, gan par citiem darbvīdes faktoriem. Es varu teikt, ziņošana ir labākais dialogu uzsākšanas mehānisms, ja vien uzņēmums to tiešām ir padarījis par mehānismu, kas strādā. Un, mums ir viena liela problēma. Mēs tiešām veidojam bieži vien komunikāciju mēs veidojam nevis, lai klausītos, apstrādāt informāciju un darītu ar kaut ko ar to, bet mēs klausāmies, lai atbildētu. Un, ja mēs runājam par štukačošanu vai ziņošanu tās negatīvā izteiksmē, tad droši vien cilvēku uzreiz domā, ja es kaut ko pateikšu, tad man bliezīs kaut ko pretī un šis nebūs patīkami. Es viņam pateikšu to, un tad viņš man pateiks to, un tad es viņam pateikšu, un tad gan es. Jā, bet ja tu zini, ka tā informācija nonāks uzlabojumu veikšanai, tad ar to viss ir labi. Jā, valsts nekustamos īpašumos, tas, ar ko mēs sākām, varbūt iet kopā ar to, ko kolēģi teica. Mēs sākām ar izpratnes veicināšanu darbiniekiem, lai viņi saprot, kas vispār ir, kādi ir iespējamie pārkāpumi darba aizsardzībā, kā tos atpazīt gan sadzīvē, gan būvobjektos, kas mums ir mūsu
darbinieki, kā nama pārvaldnieki vai klientu apkalpošanā vai būvobjektos, līdztekus tam, ko viņi ir augstskolās un koledžās apgūši, diezgan lielai daļai mēs esam devuši iespēju arī apgūt 60 stundu programmu darba aizsardzībā. Viņi ir zinošāki nekā tāds viduvējais Latvijas uzņēmuma darbinieks un arī mācībās līdzīgi kā Linda Švenk, mēs arī mācām darbiniekus, kā runāt par nedrošu uzvedību, jo tās bailes jau ir, kā es tam kolēģim vai kā es tam piegādātājam būvobjektā vai klientam, kā es runāšu, viņš varētu būt agresīvs, ja? Kā pateikt par nedrošu uzvedību, un otra puse, ko mēs nedrīkstam aizmirst, arī kā pateikt un uzslavēt par drošu rīcību, jo nerunāt ne tikai par nedrošo, bet arī izteikt komplimentu, pateicību, uzslavu, ka tu rīkojies droši. Mums, piemēram, katru mēnesi ir mirkļbalvas darbiniekiem, kur darbinieki var nominēt par darba drošības aizsardzības vai veselīgas, darba vides vai uzlabojumiem. Tātad mēs veicinām darbiniekus un vadītājus izteikt komplimentus un pateicību kolēģiem, kas parāda to drošo uzvedību. Paldies it kā par tādām ikdienišķām darbībām, kurš vienkārši cilvēks izdara pareizi. Viens ātrs jautājums, un pirms mēs pārceļamies pie digitalizācijas un robotizācijas. Kā tas ietekmē darba drošību vai darba aizsardzību? Tagad viens ātrs jautājums par to pašu produktivitāti. Kāda ir korelācija starp darba aizsardzību, drošību un produktivitāti? Jo varētu teikt, ka tie izceļi man ir vajadzīgi tāpēc, lai es ātrāk kaut ko izdarītu, efektīvāk, produktīvāk. Kāda ir jūsu pieredze? Kāda vai ir diskusija, piemēram, ar darbiniekiem par šo? Jā, bet tā es varu izdarīt ātrāk. Jā, tā es varu izdarīt vairāk. Jūsu pieredze? Lūdzu? So we are now also discussing on productivity and safety. So what is the correlation? And what are normally the discussions around it? So the question is there a correlation between productivity and safety? Yeah. Bet manā skatījumā, un es, protams, esmu arī psihologs pēc profesijas, vēl līdz ar to varbūt tā prizma, caur kuru es skatos, bet tomēr mēs cenšamies arī mūsu uzņēmumā skatīties uz darbinieku tā holistiski un ar tādā kopainā un saprotot, ka aiz katra tā negadījuma ir cilvēciska kļūda. Un viņa uzmanība ir ietekmēta, jo patiesībā uzņēmumos, ko mēs redzam arī būvobjektos, un šodien te ir tik daudz stendi, tie darba devēji ir nodrošinājuši cilvēkiem vislabākās, visstiprākās ķiveres, aizsardzības vestes, dažādu aprīkojumu, bet tā kļūda ir, kad es vienkārši aizmirstu piesprādzēt vai ieslēgt to pogu, un tā ir cilvēcīga. Līdz ar to tas, ko mēs domājam un darām, ir maksimāli izglītojam cilvēkus, mēs nodrošinām psiholoģisko palīdzību, jo cilvēki ir norūpējušies par tuvinieku veselību, viņi paši slimo, viņiem ir problēmas ar bērniem, tad mēs sniedzam to atbalstu labbūtībai, palīdzam izglītojumu par finanšu pratībām, lai viņi tiek galā ar visiem ar parādiem, kas viņiem ir, lai viņi mācām viņus par veselību miegu un tā tālāk, lai viņi darbā lai viņiem ir šī droša uzvedība, lai viņiem nav šī izkliedētā uzmanība un lai viņi piespiež to pogu. Ok, man liekas, ka daudz lētāk sanāktu vienkārši drošības tīkls apvilkt jebkuram objektam apkārt, ja nu gadījumā viņš aizmirst, domājot par finanšu problēmām. Labi, pavisam īsi. Anything else to add? Yes? Well, all the concepts are totally linked and relatives, and many of the base of this are the communication that we were talking before. We cannot talk about productivity if we are not talking, of course, about economical resources. But we have to be able to explain why we want economical resources to invest in the employees, to invest to the grow up of the company, and they are all linked. If the company grows, the employee will grow. 2 days ago, I was making a team building program, training program to some
employees of a department, EHS department. We are talking about communication at the base of everything. And we make a role play, because we are talking here at employees like low-level employees. But for example, in that company, the problem was with the operation managers, because when they bring the solution, the EHS solution, for some problems of some accidents or to prevent anything, the operation manager always said, this is so expensive for my project, it's not on the budget, I cannot spend. So if you want to incorporate a new equipment, PPE, look for the cheaper solution. I don't mind if it's uncomfortable or not. Look for you solve the problem with something with €1, don't buy the one, it's going to be €2. So it's not only the problem with the employees, it's around you, the middle management. And it's the one who has the same role of you. I am the manager of EHS, you are the manager of operation. We have to improve our communication. And I have to speak your language, because your language is to improve and to increase productivity for the less money. And my language is to improve safety of the workers. It doesn't matter the money. So the problem is not for him. The problem is mine, because my work is all around the company. So I have to improve the language I speak. So financial studies or training is so necessary, but communication skills are one of the best points. Yes, we are coming back to those again and again. Yeah? Es zinu, ka mums laiks nav, mums jārunā par digitalizāciju, bet šis ir ļoti svarīgs, manuprāt, liekas, ka šis ir ļoti svarīgs. Man liekas ļoti svarīgi pateikt šobrīd to, ka cilvēcīga kļūda darba vidē īsti nav atbild uz jautājumu, kāpēc notiek nelaimes gadījumi, tāpēc, ka šeit ieslēdzās stāsts par vainošanas kultūru. Ja mēs pasakām, ka tā bija cilvēcīga kļūda, tad mēs pasakām, ka darbinieks bija vainīgs. Un, diemžēl, jāsaka, ka tās ir atliekas no mūsu vēsturiskā mantojuma, postpadomju mantojumu, kad mēs mēģinām atrast vainīgo nelaimes gadījumos vai pie notikušā. Un, ja mēs paskatāmies, salīdzinām, kas notiek, piemēram, Latvijā ar vecajām Eiropas Savienības dalību valstīm, tad vecajās Eiropas Savienības dalību valstīs tāds nelaimes gadījuma cēlonis, kā, piemēram, darbinieka neuzmanība vai darbinieka cilvēcīgā kļūda vispār nepastāv. Brīdī, kad darbinieks aiziet uz darbu, visu atbildību uzņemās darba devējs. Viņam ir jāuzņemās, viņam ir jāorganizē. Un tā vide darba devējiem ir jāveido ar tā skaitā darba aizsardzības speciālistu roku palīdzību tāda, lai cilvēcīgās kļūdas nenotiktu, lai viņas nepieļautu. Piemēram, un tad es tagad pateikšu vienu piemēru. Šodien mums ir tāds viens diezgan neveikls moderators, kurš vairākas reizes aizķerās. Man ir jautājums, kāpēc moderators staigā atpakaļ gaitā? Vai ne? Tā cilvēcīga kļūda, bet atpakaļ ejot, tu neskaties, kur tu ej. Un no šāda principa veidojot darba vidi cilvēku orientētu, visticamāk, jums nebūtu jāatrodās lejā, padodot mikrofonu, lai nebūtu pēc tam staigāt. Tas viss ir par darbinieku organizāciju. Ja būtu nelaimes gadījums, visticamāk uzrakstīt Valds Melders bija neuzmanīgs. Nē, es arī parakstītos te zem tā. Jā, es biju neuzmanīgs. Jā, bet šajā gadījumā, redzi, vēl jāņem vērā, ka ar vecumu samazinās perifērā redze un visādas tādas lietas. Jā, un darbinieks atkal ir vainīgs. Redzi, par to drošību runājot, manā auto ir ļoti daudz drošības sistēmu, kurš man saulēcīgi brīdina, ka šis priekšējais auto tuvojas pārāk strauji, es var nepagūt nobremzēt. Un, jo vairāk man šādu sistēmu auto, jo lielāks man vilinājums izbraucot uz taisnās koknes šosejas, skatīties telefonā, jo man jau viss tās sistēmas ir, šī ir garlaicīga šoseja, te nekas nevar notikt. Tātad es atrodu veidus, kā atsaucoties uz drošības sistēmām un labu dizainu, būt mazāk uzmanīgs. Jā, uzmanība un neuzmanība ir ļoti savdabīgi termini, ko mēs darba aizsardzībā ļoti plaši lietojam. Diemžēl tas, ar ko es pēdējā laikā esmu saskārusies, ka tas, kā mēs darba aizsardzības speciālisti definējam neuzmanību, psihologi vispār nedefinē neuzmanību. Viņiem ir uzmanība, dalītā uzmanība, uzmanības novērsēja un visas tās lietas.
Un tāda faktiski neuzmanība ir tāds ievazājies termins darba aizsardzības speciālistu lietās. Ja? Un varbūt tu nevari iedot viņam kādu uzlīmi, lai zvana, kad viņš nedroši brauc uz švenku. Zvaniet, ja es pārvietojos atmuguriski. Mēs esam ar mieru nodot informāciju, bet, ja paturpinām, mans personīgs sakāmais īsceļš drošībā ir lielceļš uz kapiem. Jautājums ir, vai mēs darba vietā noekipējam cilvēku ar zināšanām, kā viņš līdz tiem kapiem var tikt, un vai viņš saprot cēloņu seku sakarības visā, ko viņš dara. Un te pa vidu ir interpretācijai ļoti liels spēks, zināšanām, ievadīšanai darbā, bet visbūtiskākais, ko es gribētu atzīmēt, kad darba vidē, tāpat kā mājās, mēs esam viens otram, lai viens otru pieskatītu. Un darba vidē viens otra pieskatīšanai, sevišķi drošības jomā, tam ir jākļūst par vislabāko lietu, ko mēs darām. Mēs pieskatām viens otru un sniedzam to palīdzīgo roku vai padomu, tad, kad tas ir nepieciešams. Nevis izliekamies, man nācās izdzīvot 10 gadus atpakaļ, paskatīsimies, kā tu izdzīvos. Izdzīvotāja maldi, jā. Klasika. Starp citu, pārvietoties atmuguriski, es sāku tad, kad man parādījās distance ar mašīnā, kur apakaļ braucot pīkst. Jā. Es vienkārši aizmirstu, ka es neesmu mašīnā. Pavisam, varbūt, pa vienai svarīgākai lietai runājot par to digitalizāciju un robotizāciju. Kas ir ienācis jūsu darbā jauns? Vai kas ir kardināli mainījies, ar ko mums turpmāk būs jārēķinās? Vienalga, vai tā ir digitalizācija vai robotizācija, atkarībā no tā, kas jums tuvāks ir. Jā, droši arī. Jā, mums bija brīnišķīgs pirmais pilotprojekts ar mākslīgo intelektu, ko mēs īstenojām Latvijas Lēļu teātra būvobjektā, tur renovējot, strādājam kopā ar Altas uzņēmumu. Šodien redzu, arī viņiem ir šeit stends un var uzrunāt, bet tas bija pirmais pilotprojekts, kur mēs skatījāmies, kā mākslīgais intelekts varētu mums palīdzēt atpazīst tātad šo darbinieku nedrošās uzvedības, valkājot vai nevalkājot šo individuālos aizsardzības līdzekļus. Tā kā pilotējām, skatījāmies, bet sapratām, ka vēl mākslīgam intelektam ir jāpilnveidojas, jo tādas pamatlietas mēs varējām tā kā atpazīt, bet tieši tam mērķim, kas mums ir ļoti būtisks, lai tieši darbā augstumā tiktu izmantoti šie aizsardzības līdzekļi, tur nevarēja šī sistēma palīdzēt. Bet pirmie iedīgļi ir un starts ir dots, tā kā turpināsim. Robotization and digitalization. What's new? What's the most important thing for us to know and to do? As us professionals, two things. When we are going to buy AI, smart devices, whatever, take care, and that's why we have to be training about, digitalization and all the issues about the bias. Imagine that it's a very simple example. I am 51, I have menopause. I have a smart device that it's measure my temperature. If I have, what happens when you have menopause, suddenly you have very high temperature in your body. If I have this in my smart device, the OSH professional is going to run all the time, looking what happened to me each time I have, I don't know really the name, what happened when they have menopause. So, why is the problem? Because the AI, the algorithm, was not well designed, because it's not taking, all the concepts about my employees into account. So I have to be sure about that. And the only way I know is really if I know how it's programmed, the algorithm. And the other point is how to incorporate digitalization in all the sense inside the risk assessment. Because if I don't do it, I will have a problem. But what about GDPR? Because that's a personal data you're dealing with. So how far we can go there? And that's another problem that is related to, because we have thousands of data, and we are talking about camera, we are talking about smart devices, and this is critical data for all the employees. So there are big discussion around Europe about that, because we have unions, we have employers, we want to improve the safety, but at the same time we are controlling the employees, and some of them, they don't want that. So this is another big challenge that we have to manage with because that. I can imagine myself taking some new employee asking about the menopause. So what is your attributes of menopause then?
So, and that's related again with our work, diversity should be included. Gender perspective should be included in the risk assessment. So our risk assessment now is more, rather technical, of course it should be technical, but more thinking in all the spectrum of people we have around us and working with us. Thank you. Linda? Laikam no personīgā viedokļa ir, es nespēju iedomāties, kā es varētu dzīvot bez ChatGPT tagad, jo brīdī, kad man ir šaurā bezizēja ar idejām, tad es pajautāju ChatGPT. Un pārējiem kolēģiem padomā, es varu jūs nomierināt, ChatGPT jūs neaizvietos, bet kolēģis, kas rīkojas un strādā ar ChatGPT, gan jūs visticamāk aizvietos. Un ja jūs to vēl nedarat, nelietojat ChatGPT, mācaties un darbojaties, jo jūs aizvietos. Kur versiju jūs lietojat? Maksas. Un būtiskākā atšķirība starp bezmaksas un maksas ir? Laiks, līdz kuram ir apkopotie dati, es neatceros. Bet stāsts ir par to, ka bieži vien vajag vienkārši prast uzdot jautājumus. Un man liekas, ka labākais jautājums, ko var pateikt ChatGPT, ir, es zinu, ka tu vari labāk. Un tad nāk vēl... Viņš uzlabo sevi. Super, paldies. Laba motivācija arī darbiniekam, vai ne? Lilija. Tā, skaidrs, ka Rona strādā pie tā, lai maksimāli aizvietot darba spēku ar robotizētu risinājumu. Un tāda veida mēs samazinām tos riskus. Bet mēs kā uzņēmums arī domājam par mūsu darbiniekiem, par mūsu darbā arī aizsardzības speciālistiem, kā viņiem atvieglot darbu, jo tāda strauja izaugsme, tev stresa līmenis ir tik liels, ka tu vari vienkārši uztaisīt kļūdu. Te vienkārši skrien par tiem kalniem katru dienu. Mums ir katru dienu kaut kas jauns. Mums ir jāpierada vēl pie tām, kā mēs esam droši, kā ar mums var sadarboties. Un mūsu darba stresa līmenis ir tiešām augsts. Un tie visi ieviest darba rīki vienkārši palīdz samazināt darba apjomu, darba slodzi mūsu darbiniekiem un mūsu darba aizsardzības speciālistiem. Piemēram, paņemsim to pašu OVP norīkojumu. Kādus 5-10 gadus atpakaļ uztaisīt vienu OVP norīkojumu aizņēma, piemēram, 5 minūtes, sēžot pie datorā. Un, piemēram, mēs katru nedēļu pieņēmam darbā no 10 līdz 20, piemēram, cilvēkus. Katru nedēļu, kad ir karsta sezona, mums bija gadījumi, kā mums koridora sēdēja un gaidīja parakstīt līgumu 30 jauni tehnici. Tas ir vaiprātīgi. Un iedomājieties, ja mūsu darba aizsardzībām speciālistam bija jārakstā datorā tie visi OVP rīkojumi manuāli. Vienkārši, cik 10 darbinieki reiz 5 stunda gandrīz. Ja vēl atnāks kāds ar tevi parunāt, tu stresosi par to, vai es paspēšu pieņemt uz darbiniekus. Bet tagad ar IT instrumentiem tas aizņem, cik 2 minūtes. Jā, ja tev vēl visāda sinhronizācijas, tur HR izdara savu darbiņu, ievad vārdus un uzvārdus, OVP darba aizsardzības speciālistam ir jāuzspiež tikai pogu izprintēt. Viss. Super, paldies. Jā. Mēs strādājam ne tikai, lai ievest mūsu robotus, kura viss ir iespējams, bet arī domājam par to, kā atvieglot darbiņu un samazināt slodzi. Ja jūs to nedarītu, tad jautājums, kurš darītu? Labi, paldies. Linda? Atkal es varu piekrist visam un papildināt. Jā, mēs esam arī ilgadēji lūkojušies pēc dažādiem risinājumiem. Mums droni lido mēra atlikumu kaudzes karjeros un mašīnu pārvaldības parks ir pilnībā digitalizēts un ar mākslīgā intelekta pazīmēm, kuras ir spējīgas noteikt, cik droši vai nedroši, vai kur ir problēmas, un visādi citādi risinājumi. Bet tas, kas mūs arvien vairāk sāk uztraukt, ir cilvēka, nevis darba un privātās dzīves līdzsvars, bet cilvēka darba, sociālās un privātās dzīves līdzsvars, apzinoties, ka digitalizācija mūs ved visus tīklā, metaversā, kur mēs visi kaut ko darām, kaut kur esam.
un kā mēs spējam ar to visu tikt galā. Tātad, kuru dzīvi mēs dzīvojam? Vai mēs darbā dzīvojam tikai darba dzīvi? Droši vien, ka nē, mēs jau dzīvojam visādas citādas dzīves, pa vidu vēl personīgo, un kā to visu apvienot, kā tikt ar to vidi visu galā, apzinoties, ka mūsu smadzeņu resursi ir tieši tik liels, cik viņš ir, un smadzenēm, lai izveidot jaunas sinapses, ir vajadzīgs tomēr laiks, lai tas būtu jēgpilni. Tad pirmkārt, es ieteiktu droši vien arī domāt par to, cik labi jūs savus cilvēkus apmācat nevis tikai savās sistēmās, bet digitalizācijā kopumā, lai viņi spētu atšķirot, kas ir liekas laika patēriņš un kas ir jēgpilni. Jo, godīgi sakot, arī mūsu visi sadzīve, mūsu platformas, man mājā es saskaitīju braucot uz šejienu, lai es vadītu savu māju, man ir 7 platformas. Plus vēl man ir vismaz ap 8 aplikācijām, kur ir visādi pakalpojumi, kas man atgādina, kad man izvedīs sadzīves atkritumu konteineru, kad man būs kaut kādi pārāvumi vai vēl kaut ko, un lai es visu šo menedžētu un plusā vēl produktīvi strādāt darba vietā, tas prasa no maniem ļoti lielu resursu. Un tad man ir jābūt pratīgai un zinātīgai par to, kā es šo resursu varu sev pataupīt, lai manis pietiktu arī maniem cilvēkiem, tai manai personīgai dzīvei. Un tur mēs sākam jaukt atkal tur vielu lietošanas un viss pārējais. Un viss tas kopums, kur mūsu sadzīve brauc, ir ļoti uztraucoši. Tāpēc mums nevajadzētu aizmirst par to plašo lauku, ka digitalizācija savu nes līdzi ļoti daudz jaunus riskus, par kuriem mēs vēl šajā konferencē nerunājam, bet es ticu, pēc 10 gadiem mēs runāsim, kā mēs visus tos cilvēkus ārstējam, ko mēs ar viņiem daram. Tā kā es novēlu, lai mums tas ceļš ir viegls un īss. Paldies, Linda. Edīte Kalniņa, Mireja Rifa Fabregat, Linda Matisāna, Lilija Breiva un Linda Šerlera. Aplausi. Paldies jums!